Sveiki no lidostas! Šodien mēs esam gatavi piedzīvojumam, bet mēs vēl nezinām, kurš dodas uz Argentīnu, bet kurš uz Kazahstānu. Jā, tas ir viens no tiem brīžiem, kad visi izšķiras ar vienu metienu. Ērglis vai skaitlis, tas ir jautājums. Un tas ir ērglis. Tas nozīmē, ka es dodos uz Argentīnu. Un tad es dodos uz Kazahstānu. Laiks sākt piedzīvojumu. Tagad mēs esam Argentīna, Rio Cuarta. Mēs izvēlamies tieši šo pilsētu, tāpēc, ka Rio Cuarta ir pampēsu zona. Stiepes klimats ir bieži ļoti mainīgs. Diena var būt karsta saule un naktī gaiss var ātri atdziest. Stepe ir viena no vecākajām ekosistēmām pasaulē, un tajā jau 1000 gadu cilvēki dzīvoja kā ganēji un zemkopi. Stepe bieži ir vējas un atklāti laukumi, kas padara to par ideālu vietu gaisa sporta veidiem un vējas izmantošanu. Kazahstānas stepe šeit viss šķiet maigāks un mierīgāks. Tur daba ir skarbāka, bet šeit vismīlīgāka. Te viss ir mierīgs, vējš, zāle un plašums līdz horizontam. Zeme ir auglīga, ganas lielupi un tālumā var redzēt jatnieku gauču. Pampas neparsteidz ar troksni, tās vienkārši ir plašas, klusas un īstas. Šodien mēs atrodamies Kazahstānā, Astana, vieta, kur zeme un debesis saplīst viena līnija. Skats ir vienkāršs, bet iespaidīgs. Tikai zāle, vējš un bezgalīgais attālums. Diena saule kārs bez žēlastības. Bet vakarā viss kļūst mierīgs un vess. Dzīve šeit ir sava tempa. Var redzēt ganāmtulus, kuri pārvietojas slēni, un jātniekus, kuri pazūd tālumā. Stepe ir plaša, atklātā zaļā teritorija, kur gandrīz nav mežu, un tā ir pazīstama ar horizontu ainavu. Stepe var būt gan mītra, gan sausa. Dažādās vietās aug garie zaļaugi, bet citur praktiski aug īsi zaļaugi un smilšaina augsne. Te ir mājvieta daudziem dzīvnieku sūgam. Piemēram, stepes raksturīgajiem jūras vistas līdzīgām putnu sūgam, zirgveidīgiem un vilkiem. Un tā beidzas mūsu monētas piedzīvojums šodien. Argentīnas stepes un Kazahstāna kalni jau mūs gaida. Bet atceries, katrs metiens var mainīt visu, kur lidosiet jūs. Pēdējais vārds ir piedzīvojums. Satiksimies nākamajā piedzīvojumā. Uz redzēšanos līdz nākamajai monētai!